Šodien mēs mētāsim bumbu. Bet te vai ielaist? Tur var piepumpēt bumbu lielu, lai ir lielā bumba. Turi bumbu rokās abās. Un tagad ar rociņiem, sāniņos rokas. Nu, vienu un otru rociņu pieliec. Tā. Un tagad ar abām rokām bumbu aizliec pie lāpstiņām. Tagad dziļi ievelc elpu un pūšot ārā met prom bumbu. Un met. Ceļamies augšā, ieelpojam un metam. Ļoti labi. Rokas virs galvas. Ieelpojam. Ieelpojam. Vēl reizīti. Un pēdējo reizīti. Un vēl vienu reizīti. Un tagad ir tā, ka es tev šūpošu uz priekšu, un tu man izelposi uz priekšu. Tagad ieelpo, pūt ārā. Ieelpo, puturo. Galva noliec uz leju. Ieelpo. 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 Ieelpojam. Izelpojam. Kājas ņenganas. Ieelpojam. Ieelpojam. Izelpojam. Vai tu stipri pūtīsi burbuļus? Jā, ļoti liels! Lielas burbuļus! Nu, pūšām! Vēlreiz! Jā, tā kā jūra vētrā! Tu būsi lācis, un es tevi dresēšu. Tagad man vajag, lai lācis. Es būšu lāču dresētājs galvenais. Lācis iet līdz aitām. Lācis iet līdz aitām. Jā, lācis griežās apkārt. Un tagad lācis nāk pie manis. Es tev šodien pastāstīšu pasaku. Vai tu zini, kā pasaka saucās? Nu. Pasaka saucās Mēnestiņš. Saulīte arī? Saulīte bija Līna, Mēnestiņš ir vingrojums. Un tagad Saulīte pārtaps pa Mēnestiņu kāds liels puncis. Līna pacēla roku augšā. Līna pacēla otru roku augšā. Līna vienu kāju nolika uz sāniem, un Līna otru kāju nolika uz sāniem. Tagad Līna dziļi ieelpo un izelpo. Tad, kad pasaka par Mēnestiņu ir izdarīta uz vienu pusi, tad tālāk vingrojumu Līnai jādara uz otru pusīti. Tagad Līna apguļās, taisnas kājas, rociņas virs galvas, kāju pie mammas, otra kāja pie mammas un dziļi ieelpo un lēni. Dziļi, dziļi. Ļoti labi. Labdien, Līna! Mani sauc Rudolfs. Es atnācu pie tevis šūpoties. Vai tu mani pašūposi? Jā. Nu, tad Līna noliec rokas gar sāniņiem. Gar sāniņiem. Vai tur tevi sāni? Jā. Tur tevi ir ausis. Liec gar sāniem. Stāv taisi kājas tā, lai es varu apsēsties. Man nav atvēlēs. Paldies! Hopā! Un tagad es gribu, lai tu dziļi ieelpo lielu vēderi. Tu, ko es šūpojos? Un vēlreiz īti gribu. Redz, ko man labi sanāk.
Dibenu liec pie zemes. Re, kā es šūpojos, vēlreiz gribu. Rudolfs ir laimīgs. Līna rokas liec garsoniem. Tu gribi oranžu spalvu? Negribu oranžu. Bet tu gribi dzeltenu? Jā. Būs viena dzeltena. Bet tu gribi sarkanu? Jā. Būs sarkana. Bet tu gribi rozā? Jā. Vai tu gribi vēl vienu rozā? Jā. Tā. Vai tu gribi vēl ēku? Nē. Negribi. Vai tu gribi šito te maigi dzelteno? Jā. Nu, re, tagad rociņu pacēlam šitām, iztaisno plaukstiņu, ievelc dziļu elpu un put. Spalvas aizlidoja. Un tagad pieliekam zodu pie grīdas gandrīz. Un tagad pūšam spalvas. Pūšam! O, kāds tu malacis. Nozāksam visas spalvas. Oi! Liec spalviņas priekšā. Es varu vienu paņemt. Tu paņem? Nu, paņem tā. Nu, saliec priekšā, dubsis gaisā, zods lejā. Nu, pūt. Stiprāk. O, malacis. Ai, nu, manu tālīt. Čau, Līna, te Rudolfs. Čau. Vai mēs papūtīsim uz spoguļa? Jā. Klau, bet zini, kā mēs pūtīsim? Ar dziļu ielpu un tuvāk. Jā, Līna, es redzi, re, kur tev ir. Ar dziļu ielpu. Ar vienu dziļu ielpu. Un tu vari ar vaļā mutī spūst ārā. Ar skaņu. Redz, cik liels mēs uzzīmējam acis un mutis maita spogulis.